Jā, tagad būs tāds uz visa, kas bija līdz šim zaļi un, kā teikt, ļoti tādam, veselīgam dzīvesveidam, tad vairāk pa ķīmiju. Un pirmais slaids ir tāds provokatīvs par to, ka mums ir provokatīvs ar to, ka ūdra ir oglekļa resursi, tāpat kā akmeņoglis, nafta, dabasgāze vai kādi zaļāki resursi kā biomasa vai CO2. Un tad mūsu uzdevums šī projektā ir skatīties, kā mēs saprātīgi varam to izlietot. Protams, visu laiku domājot līdzi arī par dzīves ciklu analīzi un par to, vai tas atbilst moderniem priekšstatiem par to, ko drīkst vai ko nedrīkst darīt ar oglekļa resursiem. Bet oglekļa resursi mums ir nepieciešami, jo to pašu farmācijas ķīmiju vai citas lietas neviens nav vēl apmainījis, un tur ir vajadzīgas vielas. Kāds ir viņš? Nē, tuvāk. Gandrīz tā. Jā. Nē, es te bieži dziedājis. Tātad oglekļa savienojumi mums ir nepieciešami. Organiskajā sintēzē, sevišķi farmācijas tehnoloģijās, bet arī kosmētikā un visur citur. Un tad, protams, viens variants viņus iegūt no naftas, iegūt no bioresursiem, kas ir pārstrādātā biomasa, bet, protams, kūdra ir arī viens no resursiem. Tas ir mūsu uzdevums tad šī projektā to skatīties. Tad visu RTU to sadaļu vienā slaidā attēlojot, tad mēs plānojam ekstrahēt kūdras materiālu dažādām metodēm, un tad mums ir tāda frakcija, kas izšķīst, un tāda frakcija, kas attiecīgi droši vien arī neizšķīst. Un tad šķīstošajā frakcijā ir paredzēts, ka tur tad ir mazās vērtīgās vielas, ko es parādīšu dažus piemērus tālāk, kuras mēs varam visādā veidā tad rafinēt, attīrīt, kā teikt, iespējami dot komerciālā veidā. Un savukārt tas saucamais nešķīstošais atlikums, tas jau būs tāds makroskopiskāks, lielāks, līdz par tādām lietām, kā ļoti labi saprotam, teiksim, siltumizolācijas paneļi un visas tās lietas vai līmes, un vēl viss kas, ko mēs varam no tā iegūt. Projektu komandā mēs esam no vadības viedokļa 5 doktori, un tad arī kopā mēs esam 12 cilvēki, kas pašlaik ir iesaistīti. Un tātad mazliet viņi tuvāk pie tā darba plāna, ko mēs taisnēs darīt, tātad uzpār kādas tās būtības ir, tad mēs esam ķīmiķu komandu, ķīmijas tehnoloģi, kas skatās mērogošanas lietas, polimēri un materiāla zinātnieki. Tad sevišķi mēs gribam attīstīt arī 3D drukas filamentus, un arī, tā skaitā jau būvmateriāli, mēs visu sapresējam lielāk. Un visam tam mēs taisnēs pievērsties arī, protams, ar dzīves cikla analīzi, un arī visi citi produkti, kas kaut kādā veidā ir izstrādāti citos apakšprojektos, šī lielajā projektā arī laipni aicināti pie mums par dzīves cikla un vides novērtējumu analīzi. Protams, šeit ir vajadzīga sadarbība ar kūdras ražotājiem un arī ar dārzkopiem skatīties, kuru kūdru tad lietot, un vai lietot to, kas ir izlietota vienreiz dārzā, vai to, kas ir tā svaigā, kas ir labāk. No tādiem pāris piemēriem, lai nebūtu tik teorētiski, tas pats ātrākais un vieglākais, ko var iegūt, tās ir pumīnas kāmas un humāti, kas ir augstas uzlabotāji un šķidrais mēslojums, sevišķi, teiksim, kālija, jonas var piegādāt, vai tālāk arī šķīstošākas formas, kas būtu fulvas kāpes, kas ir, tur var būt cinks un mangāns, un kas ir attiecīgi mikroelementu nesēji augsnē tik piegādāti. Tad tie būtu lauksaimniecības produkti, kas šādā veidā tiktu ražoti. Un tuvāk pie tādas molekulārās ķīmijas, tātad, principā, ir iespējams izdalīt, ko mēs skatāmies, tātad mazas organiskas molekulas, kas iet visāda veida ražošanā. Vienreiz ar atļaujos uzlikt bildu vanilīnu, tātad, principā, no kūdras var izdalīt vanilīnu. Protams, viņš droši vien nebūs tik lēts kā kādā citā rūpnieciskā procesā, bet, mārketingam ir savs spēks. Un ļoti iespējams, ka mēs varētu ražot Latvijas kūdras vanilīnu. Un tāpatās, protams, tādā makroskopiskākā līmenī, tad tas būtu attiecīgi 3D printēšanas materiāli no tā, kas ir tās aizstvielas, ko mēs varam tur iegūt, kas būtu attiecīgi tāda tipa jau produkti.
Un tad tas ļoti tāds vienkāršais, teiksim tā, jau tas būtu siltumizolācijas paneļi, kur tu varētu jau visu ko citu, ko nekā citādi nevar pārstrādāt, attiecīgi varētu presēt kopā, bet arī lietot saistvielas un visu, kas nāk no ūdens. Un tad tam visam cauri ir dzīves cikla analīze, un tās attiecīgi apakšnodaļas, par ko jādomā, ir uzliktas šeit. Protams, mums ir jādomā arī par nodevumiem, jo te ir tā nosītā dilemma, ka ražotājiem ir vajadzīgs reāls produkts, bet produkts nevienmēr būs, kā teikt, zinātniski inovatīvs. Viņš var būt ļoti labs produkts, ko tirgot. Bet mums vēl jānodrošina priekš projekta izpildes arī vēl zinātniskās publikācijas. Skatīsimies, kā lai dabūna abas divas lietas kopā, gan tos produktus, ko var ražot, gan to, kas ir patentējams vai publicējams, lai izpildītu projektu nosacījumus. Tā un vēlreiz tas pats apkopojumā, tātad ekstrahēt, sadalīt frakcijās un skatīties katram pielietojumu. Paldies!